Supernova ir brīdis, kad zvaigzne uzsprāgst gaismā. Tas ir mirklis, kad viss, kas krāts iekšā, izlaužas uz āru. Un šobrīd šī supernova esi tu. Dziļi ieelpo un izelpo. Un tieši tagad tu esi gaisma savā ceļā, enerģija, kas beidzot drīkst skanēt. Sajūti savu spēku. Tu esi šeit un tagad, ne pirms, ne pēc, tikai tu un šis mirklis. Atkārto. Es esmu patiess. Es esmu patiess. Es lepojos ar sevi. Es esmu gatavs. Es esmu gatavs. Es mīlu sevi. Es mīlu sevi. Oh. Es tikko sapratu pēdējā teikumā, ka es sen neesmu sev teicis vārdus es mīlu sevi. Tas bija kaut kas kādu laiku nedzirdēts sev pašam. Droši vien, ka jāpadomā, ja nevar pateikt to pēdējo frāzi, ja negribās teikt, tad vajag aizdomāties, kāpēc. Tas bija jauki. Es nezinu, vai man, teiksim, tas kaut kādā veidā palīdzētu noticēt sev un tā, bet jauki, ka kāds man saka visus šos vārdus, ja vismaz kaut kāda sieviete galvā. Ļoti uzmundrinoši. Paldies jums. Kas manī ir nemainīgs pat tad, kad viss apkārt mainās. Lai arī cik stresains vai nestresains būtu bijis laiks, man vienmēr ir bijusi tā sajūta, ka es vairāk vai mazāk varu saglabāt mieru. Citreiz tas miers nāk ar kaut kādām pilnīgi mistiskām eksplozijām, tur, kur nevajag, bet jāmācās citreiz gan viņi ir saglabāt, bet gribētos vismaz, lai tas ir tas, kas nemainās, pat ja apkārt viss troko. Es domāju, ka tas, kas man ir nemainīgs, ir tās manas vērtības, jo visu laiku jau pasaule iet uz priekšu un kaut kas dzīvē mainās, vai dažreiz iet uz augšu, vai dažreiz uz leju, bet tas, pie kā es pieturos, es arī cenšos pie tā palikt. Varbūt ir kaut kādas lietas, kuras esmu gatavs izmainīt, kaut kādas savas domas un viedokli, bet es domāju, ka mūzika ir tā, kur es tiešām gribu palikt es pats tāds, kāds es esmu, tāds, tā vienkārši saprotams cilvēkiem. Laikam patiesums pret sevi un kaut kāda īstenība, tas laikam nekad manī nemainās. Lai kur es būtu, lai pa kādu ceļu es ietu, es palikšu patiesi pret sevi. Es sevi uzskatu par īstenībā ļoti spēcīgu cilvēku. Es nezinu, kam vajadzētu notikt vēl tādam, ko es neesmu piedzīvojis laikam līdz šim, lai es, teiksim, tā apstātos. Vēlme ir, tā ir nemainīga. Es zinu, ko es vēlos, un spītīgi, manuprāt, lai vai kas, es turpināšu pēc tā tiekties. Paskaidro. Then finally she knew. Tie man dziesmas vārdi. Then finally she knew his feelings shining through and realized that he's a coward all along. Es nezinu, tas, kas man pienāca prātā tajā brīdī, to es uzrakstīju, bet patiesībā jau šī dziesma ir par tādu... Šī dziesma, kurai īstenībā pat nav laimīgs beigas, par tādu mazliet nelaimīgu mīlestību. Īstenībā par to, ka arī vīrietim dažreiz varbūt grūti saņemties uzrunāt kādu skaistu meiteni. Un patiesībā jau tādiem ļoti vienkāršiem vārdiem sakot dziesmu par tādiem mīkstiem vīriešiem. Ja? Insanity, would you like to come and join me? Bieži vien tas, kas mūs aizkavē, ir šī iegrimstība sevī un šī pārāk nopietnība. Mēs esam pārāk apsēsti ar savām domām šajā mirklī. Vismaz pēc kā es šādos brīžos augstu, ir mazliet neprāta
uzdrīkstēšanās. Es kaut kā vienmēr mēģinu uz skatuves parādīt sevi pozitīvu. Man patīk izpildīt enerģētiskākas dziesmas, tādas pozitīvākas, precīzāk sakot. Nu, šī dziesma parāda tieši pretējo. Šī dziesma parāda to vājo pusi. All I know, don't need the fire for me to carry your smoke. Dziesmas jēga, jeb doma bija mēģināt vārdos ielikt to, kā divi cilvēki ir romantiskās attiecībās un vienam no šiem diviem cilvēkiem kaut kādu iemeslu pēc ir grūti emocionāli atvērties otram. Tad otrs jūtās mazliet tā, ka tu stāvi pie kaut kādām durvīm, kuras nevaras vaļā līdz galam. Abiem ir kaut kā jāvienojās un jāstrādā kopā pie tā un jāiet uz kopēju rezultātu. Citu acīm skaisti izglaznots, bet viens piliens pārvērš tevi toņos melnbaltos. Mēs visi zinām to sajūtu, ka mēs aizējam uz darbu, mēs aizējam jebkur dzīvē, un mēs esam sevi ietērpuši foršās drēbēs, mēs esam tur sievietes, pēc tam ir sakrāsojušās vai nav ko. Tad ļoti daudz no cilvēkiem būtu tādi, ka viņiem ar vienu tādu pilienu puku uztaisot, viņiem apakšā patiesībā slēpjas ļoti daudz sāpes, ļoti daudz negatīvais. Tāpēc arī gribās dziedāt par to, lai cilvēki nepaliktu ēnā, jo es pati ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Būt tajā skaisti izglaznotajā maskā, kurai īsti neviens jau tāpat neredz cauri. Un man liekas, baigi reti, kad mēs atļaujam kādam paskatīties cauri tām maskām. Ko es vēlos pateikt šai sevis versijai? Ak, tieši šī bilde, ārprāts. Es nezināju, ka viņu var atrast. Būs jāpārbauda. Šī mana versija bija visas, nezinu, enerģiskākā. Es tagad, atskatoties šo versiju, es pat varētu teikt, ka man pat vajadzētu biežāk atgriezties pie šīs manas versijas. Megij, tu esi ļoti stipra. Un tas, ko tu dari, tas atmaksāsies. Un tie darba augļi būs redzami. Oh my God. Šis bija ļoti, ļoti nelaimīgs, ja godīgi. Tajā laikā man bija tendence prokrastinēt vairāk un vairāk domāt par to nākotni, nevis patiesībā iet un darīt lietas. Noteikti sev teikt, nebaidies un vienkārši dod ručkā. Man tas araudinās atkal fantastiski. Man ir patiesībā liels prieks, ka es esmu spējusi ar visu to, kas patiesībā tur fonā notiek, ka es esmu varējusi smaidīt un smieties un tā. Tad, kad tu neesi ticis ārā no tam savām ēnām, tev liekas, ka tā būs vienmēr. Laikam jau gribētos pateikt sev, ka viss būs kārtībā. Tātad tur mēs redzam Edvardu Strazdiņu ar aptuveni plus 20 liekiem kilogramiem. Ja šobrīd sev tur kaut ko gribētu pateikt, tad gribētu pateikt Edvardu aizies sporta zāli. Šajā bildē mēs filmējām dziesmas videoklipu Lauku dzīves mieru osta. Kā parasti jau cilvēki jau nenožēlo to, ko ir izdarījuši, vairāk nožēlo to, ko nav izdarījuši. Un ar tādu moto es arī dzīvoju, un tāpēc es domāju, tas varbūt ir tas, ko es vēl iedrošinātu vēlreiz. To Edvards Strazdiņš tajā bildē. Turpina darīt visu to, ko dara. Par ko es kļūstu tieši tagad? Tagad es kļūstu laikam beidzot par to versiju, kā tas vienmēr esmu sevi iedomājies, ka es daudz dziedu dažādos žanros, jo es dziedu arī koru mūziku un akadēmisko mūziku, un tajā pašā laikā es dziedu arī pops un estrādi, kas laikam kaut kā saliek man to iņu un jāņu kopā, un es jūtos tāds pilnīgs. Es teiktu ar visu to, kādos tempos un kādā virzienā ir uzsprāgus mana dzīve pēdējā gada laikā. Gribētu teikt, ka es kļūstu par savu labāko versiju. Man ir bijusi tāda slikta īpašība, ka es mēdzu sev salīdzināt ar citiem cilvēkiem. Un tā ir lieta, ko es cenšos
mainīt, cenšos sev salīdzināt tikai ar savu iepriekšējo versiju. Un tad, kad tā dara, tad tu saproti, cik ļoti tu audz un attīsties. Varbūt par tādu mazliet nobriedušāku cilvēku, kā varbūt ārēji jau mazliet vecāki kļūstam, bet iekšēji jau tomēr paliekam tie paši bērni vien iekšā esam. Es domāju, ka manī noteikti mīt tas iekšējais bērns. Ja daudz man lēmumi varbūt ir tādi nobrieduši, tad tikpat daudz lēmumu arī es pieņemu kaut kādas tādas pilnīgā bērna prātā. Es ceru, ka es varbūt kļūstu par labāku cilvēku. Es teiktu, šo 2 pēdējo gadu laikā es varu teikt, ka es kļūstu ļoti pacietīga. Jo, kā jau stāstīju par to mazo versiju, viņa bija ļoti sprigana un ļoti enerģiska, bet viņa bija ļoti nepacietīga. Cenšos vairāk atvērties. Kas manī vēlas tikt sadzirdēts, nevis novērtēts. Novērtējums ir tas, kas manī ir bijis prioritārs dēļ kaut kādām lietām, kuras tu vienkārši nevar ietekmēt, kuras tev ir kaut kādas traumas vai kaut kas no bērnības, un ko tu pēc tam vari izanalizēt. Ka tu esi reaģējis kaut kādā konkrētā veidā tikai tāpēc, ka tev ir trūcis novērtējums. Laikam gribētu, lai tiešām citreiz to varbūt kaut kādu kvalitāti vairāk sadzird. Mūzika man liek un skatu liek justies vienmēr tādam te nu es esmu. Kad tu sevi izliec tā visiem priekšā un tu vēl projām neesi sadzirdēts, tad tā sajūta ir tāda, negribu teikt vilšanās, bet kaut kas uz to pusi un tāds. Jā, es gribētu tiešām būt vairāk sadzirdēts muzikāli. Ir viena lieta no visas tās ēlas, ko mēs gājis cauri. Kas ir pozitīvais, man sensīts, lai arī cik ļoti apšaubāmas lietas viņš darīja manā bērnībā. Viņam bija vienmēr tāds teiciens, ko nevar izdarīt ar spēku, var izdarīt ar lielu spēku. Manī arī bijusi tā pretreakcija, ja es redzu, ka mani nedzird, es izdarīšu maksimālo, lai man dzirdētu. Es gribu, lai cilvēki sadzird, ka es esmu tāds parasts lauku puika varbūt, ja. Jo man tas mērķis vispār sākotnēji arī tieši Supernovas kontekstā bija parādīt, ka var ar kaut ko savu piedalīties Supernovā. Es neesmu mainījies, es pieturos pie sava, kas tas ir mans mūzikas žanrs country, kas man vienmēr ir bijis sirdī, vispār vieglā mūzika kā tāda. Mana balss. Zinu, ka katram ir sava gaume, un ne visi varbūt varēs to manu darbu un to, kas man ir dots, novērtēt, bet vēlos, lai to visi kaut kādā ziņā sadzird. Šī dziesma būs izaicinājums. Ļoti bieži ir tā, ka es rīktīgi domāju, līdz es varu sākt raudāt arī tās dziesmas laikā. Un es domāju, zinot to pats par sevi, jo tu zini, ka tu esi tik emocionāls. Kārtīgi gatavojamies, es jūtos labi, es ļaujos plūsmai. Protams, vienmēr jau gribās tikt atzinīgi novērtētam būt, bet to jau, protams, rādīs tikai gan laiks, gan arī pašas cilvēki, kas tad šo visu klausīsies. Esmu mazliet kaut kādā līmenī nobijies, bet tādā veselīgā līmenī nobijies, jo pirmo reizi būs tā, ka man būs jādzied un jākustās vienlaicīgi. Varbūt ir mazs satraukums, bet noteikti tās nevarētu raksturot par bailēm vai par kaut ko negatīvu. Es jau esmu ļoti, lepna par sevi, kas uzdrīkstos. Es esmu bieži vien cilvēks, kas vispār nemācās no savām kļūdām, tāpēc es neesmu drošs, vai es kaut ko esmu tādu sakarīgi izdomājis kopš pēdējās reizes. Vienmēr jau gribās labāk, bet tu jau nekad nezini, vai var būt labāk. Tāpēc es cenšos saglabāt tādu iekšējo mieru un pārāk daudz lieki pirms laika nestresot. Man ir ārkārtīgi paveicies ar visiem cilvēkiem, kas man ir apkārt visu šī procesa laika, kas ar mani strādā kopā, kas man palīdz. Ģimene ļoti, ļoti silta sajūta tā ir. Es nevaru sagaidīt, satikt un uzklausīt dzirdīgās ausis. Es ļoti gaidīšu komentārus, jo, protams, ka man ir daudz kur augt. Esmu gatava uzklausīt, mācīties. Es vienmēr cilvēkiem novēlu palikt autentiskiem tādi, kādi viņi ir, neatkarīgi no tā, cik grūti tas liekas un cik grūti liekas to izdarīt.